Lūksim mūsu pirmo kandidāti, Leldu Dreimani. Labdien, labdien! Sveikas, dāmas, kungi! Sveiciens visiem šajā starptautiskajā sieviešu dienā, šajā sieviešu solidaritātes dienā. Esmu ārkārtīgi priecīga šeit būt. Pievienojoties kustībai Platforma 21, es sev uzdevu būtisku jautājumu. Kā es, kā māksliniece, varu būt vērtīga, varu būt noderīga sabiedrībai? Un es saņēmu atbildes. Caur savu jau esošo platformu es varu veicināt, mudināt līdzcilvēkus aktīvāk iesaistīties politiskajā dzīvē, jo diezgan liela sabiedrības daļa uz šo brīdi par politisko dzīvi ir vai nu aizmirsusi, vai arī viņi attaisnojās, ka es no tā neko nesaprotu, vai arī man tam nav laika, vai arī nav nekādas jēgas, nekas tāpat nemainīsies. Es uzskatu, ka mēs nevaram šobrīd tā atļauties domāt. Mums ir jābūt politiski aktīvām. Kā publiska persona es vēlētos vairāk izgaismot Platforma 21 idejas, un viena no galvenām idejām manā skatījumā ir tāda, ka mēs esam apzinātā domāšanā, veselīgā dzīvesveidā dzīvojoša sabiedrība. Tādā veidā mēs veicinām savu labklājību un mēs varam iedvesmot cits citu. Jo es nāku ne tikai no teātra vides, es nāku arī no šovbiznesa industrijas, un es diezgan droši varu teikt, ka tur tāda īslaicīga, neīsta, mirklīga posma brīžam dominē, un šeit es esmu nedaudz satraukta un bažīga par tiem nenobriedušajiem prātiem, par tiem jaunākajiem sabiedrības daļas locekļiem, kas vienkārši šo patērē un varbūt pat iet maldu ceļus. Tādēļ, jā, tas ir tas, par ko esmu bažīga es. Un vēl es arī redzu savu pienesumu kultūras un mākslas pasaulē, tādēļ, ka uz doto brīdi, manuprāt, kultūra un māksla ir nepietiekami novērtētas politiskajā vidē, un tam vajadzētu nedaudz mainīties. Tādēļ, ka kultūra un māksla veido sabiedrības identitāti un vērtības. Un es šo redzu kā platformu, kur mēs varam tikt sadzirdētas. Un šis ir tas brīdis, kur mēs varam rakstīt pašas savu scenāriju. Lai top!